Otrā laboratorijas darba, otrais uzdevums, taisam nozīmītes konferencei, kas mums būs vajadzīgs Words, acīm redzami, būs vajadzīga mapīte ar karogiem, dabūtiem no arhīva, un tajā pašā mapīte ir arī Excel files ar datiem. Viņš izskatās šādi, tabuliņa vienkārši ar tekstu, ar vajadzīgām vērtībām. Okay. Nu, un kā mēs to visu darām? Tātad nozīmītas ir maz neliela taņstūrīši. Tas nozīmē, ka uz vienas lapas var ielikt vairākus tādus taņstūrīšus, un te mums ir tā mūsu pirmā problēma. Jo iepriekšējos mail merge'os mēs taisījām viens ierakstu, viena lapa. Tad mums bija tas certifikāts, katrā lapā bija savi dati no vienas rindiņas, bet lapas bija atšķirīgas. Šeit ir vienā lapā jāsaliek vairākus ierakstus, un tā ir mūsu galvenā problēma. Okay, sāksim pa solīšiem. Pirmā daļa ir taņstūrīši. Taņstūrīšus ar konkrētiem izmēriem var dabūt dažādi, var zīmēt ar lineālu, var mēģināt ievietot ar tabulu, bet tur būs problēmas ar izmēriem, būs grūti izmērus pielikt klāt. Tāpēc mēs lietosim kaut ko labāku, mailings. Izvēlnēm pie Start Mail Merge ir sadaļa Labels. Lūk, šī sadaļa dot iespēju uztaisīt tabuņus ar konkrētiem izmēriem un skaisti to visu salikt lapā. Ja, tad lūk šādi, ko mēs redzam. Mēs redzam šādu lodziņu, kas dot iespēju izvēlēties no vairākiem standarta izmēriem. Ja, labajā malā šeit parādās jau te apraksts, kādi ir izmēri, uz kāds lapas tas planus un tā tālāk. Ja mums nedara neviens no šiem te vairākiem, mēs varam uztaisīt savu new label, lūk šādi. Te ir piemērs skaisti paskaidrots, kur kas tiek mērīts. Ja, un šeit mēs visu varam sarakstīt, samainīt un pielikt tam mūsu vajadzībām. Ja tas mums viss ir vajadzīgs, tad mēs to varam lietot. Ja, ja paveicās, mēs varam izmantot iebūvēto variantu. Mēs izvēlēsimies, domāju, iebūvēto East Asian size, ja, 5 cm augstums un 9 cm platums. Okay? Lūk, kas notika, it kā nekas nav nekas pamainīgs, bet uzmanīgākie no mums pamana, ka šeit augšā ir kaut kāda bultiņa parādījusies, krustiņš, un te ir Table Tools. Tas nozīmē, ka tagad šeit ir nevis vienkārši tukša lapa, bet tabula iekšā. Bez rāmīšiem, bet tad kā skelets. Ko mēs izdarīsim? Mēs padarīsim viņu redzamu, būs arī vienkāršāk ar viņu strādāt. Tātad klikšķinam uz šī krustiņa, design izvēlne, borders, all borders. Ok, lūk, redzam, tā izskatās mūsu lapa. Tad sadalīta vienādos taņstūrīšos un tukšas vietas ir vienkārši šeit šādā veidā izdalīts. Super. Ok, tad forma ir gatava. Savienojam to visu ar mūsu Excel. Mailings, select recipient, use existing list. Un šeit tātad ir desktop. Tas ir manā gadījumā, ja? Es viņu ieliku uz desktopā. Otrais laboratorijas darbs. Dalībnieki. Super. Ok. Saliku visu. Šeit ir. Super. Next record. Lūk, tieši tā līdzība, ko es runāju. Tagad Word saprot, ka katrā nākamajā šūniņā ir jauns ieraksts. Nevis visa lapā ir viens šablons, ja, bet katra šūniņa ir savs ieraksts. Ok, ko mēs darām tālāk? Šeit mēs vienkārši pievienojam atbilstošās vērtības. Mūsu gadījumā tur viss ir vajadzīgs. Mazliet noformējam, varbūt kaut ko skaistāk, lai būtu ne tik vienuļi. Ok, šādi. Vēl varētu ielikt viņus pa vidiņam. Ok, Times New Roman. Labi. 14. Šo variantu paņemsim 20, lai paliek. Un šo 24. Super. Ja? Lūk šā. Ok, tad pirmā lieta. Otra lieta mums nav neliela problēma ir tāda, ka
tagad ir jāievieto attēls ar karogu. Pie tam katram dalībniekam būs dažādi karogi. Ja es šeit vienkārši ieliku šo attēlu caur insert picture, šīs attēls būs vienāds visiem. Man vajag, lai katram būtu savs. Līdz ar to te vajadzēs pagudrot. Ja, nu, un tad, ar ko mēs sākam? Mēs sākam ar attēlu ievietošanu, bet nevis caur podziņām insert, bet ar kodu. Ar kodu esam pazīstami, ja, Word lauki, Alt F9. Jā, lūk, šis te visbriesmīgais. Jā, tātad tas mums palīdz ievietot vērtības caur nelielu programmēšanu. Jā, ok, varbūt mēs piepacelsim augstāk, lai man būtu, kur rakstīt. Šeit apakšā būtu vietiņa. Ok, tad ar ko sākam mūsu Word lauku? Ar figūriekavām. Nekādā gadījumā nerakstam figūriekavas paši. Ievietojam ar kombināciju Ctrl F9. Tad redzam atšķirību, te pelēkā fonā, tātad tas ir Word lauks. Ok, tagad komanda include picture. Mēs viņu esam izdomājis, viņa tad ir jābūt. Include picture, tātad divas pēdiņas, un šeit iekšā pēdiņās ir jāparāda ceļš līdz attēlam. No C diska līdz papītei, līdz failā nosaukumu. Te ir mums problēma, kādā būtu nosaukuma no C diska līdz failam. Varbūt kāds māk jau to rakstīt pats, bija kaut kādi vajadzība iepriekš. Tie, kas nemāk, atgriezīsimies šeit pie mūsu Excel. Excelis atrodas turpat tajā pašā mapītē, kur mūsu attēli. Ja, un ja mēs Excel šunā rakstīsim funkciju cel un izvēlēsimies, izvēlamies file name, tab, aizveram iekau, enter, viņš mums uzrakstīs pilnu ceļu līdz mūsu failam. Ja, tad man ir vajadzīga daļa no C līdz šim slešam. Tas ir faila nosaukums Excelim, man tas nav vajadzīgs. Bet man vajadzīgs šis gabals. Kā es viņu dabūšu, jo klikšķināt iekšēs nevaru, tur ir formula. Es viņu pārkopēšu, Ctrl C, un tad ar Paste Special izvēlēšos value. Ok. Lūk, tagad šeit ir tieši saturs, nevis funkcija, un es varu mierīgi pārkopēt šo daļu, Ctrl C. Ejam atpakaļ Wordā. Shift insert. Gatavs. Tā, vēl ko ir jāizdara pirms tam. Pirms tam vēl šeit jāsaliek desktop, ir jāsaliek divi sleši visur. Jā, tā to ir jāizdara. Kaut kādīgi pasteidzos ar izmēriem, es skatos. Mazliet samazināsim visu. Ok, tad divi sleši, jā, tad divām slipsvītarām ir jābūt, nezinu kāpēc, Bils tā ir izdomājis, mēs klausamies. Ok, tālāk šeit, tā ir mūsu mape, te ir jānorāda faila nosaukums. Katrā šunā, šeit, tie būs savi faila nosaukumi, ja? Bet ko mēs redzam? Mēs redzam, ka divainā kārtā faila nosaukumi sakrīt ar valsts nosaukumiem šajā tabulā. Tātad, ko mēs varam izdarīt? Mēs varam šeit, caur mailings, pielikt sākumā valsti, šādi merge field valsts, ja, tas tā nosaukums. Mēs visi zinām, ka faila nosaukumam ir arī paplašinājums pēc punktiņa, ja, punktiņš, un tad ir paplašinājums, un mūsu gadījumā tas ir JPG, un tas arī ir viss. Mēs esam uztaisījuši mainīgo daļu, mainīgo attēlu ievietošanu. Šī daļiņa līdz mūsu failam nekad nemainīsies. Faila nosaukums šī daļa mainīsies. Ok, tad Alt F9, vēlreiz F9. Lūk, ir mūsu pirmās valsts karogs. Atgriezīsimies šeit. Ja es nospiedīšu Enter, tad viņš kaut kādīgas, kāpēc man tur noliec visu, tas ir nepareizi, Ctrl Z. Risinājums ir atkāpe, un tad ir Enter. Jā, nezinu kāpēc, tā tas ir. Nu, un šeit, nezinu, varam arī varbūt mazliet zemāk to mūsu karogu ielikt, mēram šādu, ja? Ok, labi, šablons ir gatavs.
Ko mēs tagad izdarām? Mēs šo šablonu pārkopējam uz visām šūnām. Kā tas tiek darīts? Ar update label. Lūk, šī podziņa update label. Un ko mēs redzam? Tieši tā, katra nākamā šūna iegūst mūsu fantastiski. Varam paskatīties pie preview result, ka viņš tiešām katru reizi liek jau nākamo. Baigi forši, te mums ir polija, pēc tas ir šādi. Līdz ar to mēs taisam jaunu. Tad viss ir gatavs it kā. Edit individual dokumentu. Ok, all, ok. Līdzi pagaidīsim. Viņš uztais mums jaunu lapu. Lūk, mēs kācam uz leju, mēs visi redzam, ka tas strādā. Ko mēs pamanām? Mēs pamanām, ka viss skaisti mainās, ka mums ir jauni dalībnieki, pareizi mainās fakultāte, universitātes, nemainās attēli. Attēli nemainās, ja, tāpēc, kad vienkārši ir jāuztais updates. Ctrl+A, F9, šādi, un tagad mēs redzam, kad lūk viss aiziet. Redzam, te man ir nelēdz problēma, viņas pārāk lieli burtu izmēri, to vajadzēs sākumā padomāt, bet to var izdzēst tagad. To tagad šo failu var nesaglabāt. Don't save, nē. Jā, un šeit mazliet samazināt izmērus. Teiksim, arī līdz 14. Varbūt šeit arī netik daudz. Teiksim, 20. Mailings, update, nomainam visu, finish. Ok. Ctrl+A, F9. Un tagad braucam skatāmies. Jā, redzam, tagad ir labāk, mazāk izmēri. Mūsu skaistās tabuļas ir gatavs. Šeit, jā, redzam, ka mums vienkārši nepietrūka vietas, tālāk ir tukšas lapas, bet tas nekas. Lūk tā, ok, printām ārā, griežam, liekam iekšā un mūsu konference var sākties.